Sveiki, draugi! Šonadēļ ir pirmā nedēļa meditācijas pasniedzēju apmācības kursiem, kuros es piedalos Ananda Meditation Teacher Training, un pēc kuru pabeigšanas būšu tiesīgs pasniegt Paramhansa Yoganandas mācīto Hong Sau meditācijas tehniku. Un viens no pirmajiem mūsu uzdevumiem ir ierakstīt video par to, kāpēc es meditēju. Un tā nu es esmu savā meditācijas stūrītī, kas ir ērti iekārtots starp gultas kaigalu un istabas sienu, lai ierakstītu šo video, un piedāvāju to noskatīties arī jums ar subtitriem latviešu valodā. Hi. Sveiki, mans vārds ir Akants. Tas ir mans garīgais vārds. Pārsvarā visi mani sauc Jānis. Es sāku meditēt drīz pēc tam, kad izlasīju joga autobiogrāfiju, kuras lasīju iedvesmojušus stāstus par svētajiem un viņu spējām, par augstākiem apziņas stāvokļiem, kas nes dziļu mieru un prieku, un par vienotību ar kosmisko apziņu. Peace and joy and oneness with the cosmic consciousness. Es biju nedaudz pieredzējis bez ķermeņa un paplašināts apziņas stāvokļus šavasanas pozas laikā hatha jogas nodarbībās. Un es biju nepacietīgs uzzināt vairāk. So I could somehow relate to them and wanted to find out more. Tas prasīja pūles izveidot meditāciju kā ieradumu, bet tās tika atalgotas ar arvien pieaugošu iekšēju mieru un laimi, un drīz sāka pozitīvi ietekmēt gan ģimenes dzīvi, gan darba dzīvi, gan iekšējo pasauli. Līdz mirklim, kad es gribēju dalīties ar šo prieku ar citiem. Tagad, pēc garas un mokošas dienas, man lielākā vēlme ir nevis ēdiens vai dīvāns, bet atpūsties un atjaunoties savā meditācijas vietā, jo tas dod man spēku un iekšēju mieru un prieku sajūtu. Ir interesanti paskatīties atpakaļ un secināt, ka par spīti sāpēm mugurā, gurnos un kājās, satrauktām domām un nemierīgam prātam sākotnējos meditācijas mēģinājumos, jau no paša sākuma meditācija deva kaut ko, kas gribēja likt atgriezties un iet tajā dziļāk. Tikai gadus vēlāk es spēju noformulēt, kas tas bija, un izmaiņas dzīvē, pateicoties meditācijai, kļuva lielākas un vairāk pamanāmas.